8. Gunārs Račs 8. Evita 8. Jānis 8 un Reizija 9. 9. Ai, man patika. Man patika tā daļa, kas bija tā dramatiskā, bet mazliet pietrūka tā sievišķīgā, ko tu gan nosauc par itālisko. Protams, ka man patīk, kuram tā nepatīk, visiem jau patīk. Tu nodziedāji ļoti stabili un it kā bez tādiem lieliem pārsteigumiem, bez lielām, milzīgām kļūdām. Un atkal es atgriežos pie tā, ko es teicu sākumā, kaut kas mazliet, acīm redzot, pietrūka man un publikai, lai mēs visi te uzsprātu. Nu, vispirms man liekas, ka es atrodos Sanremo festivālā, kas ir kaut kādi 80. gadi labā nozīmē, jā. Man liekas, ka kā trompetists tādu odziņu, rodzinītu piedeva manam priekšnesumam. Viņš bija odziņš. Es jau scēnu ļoti gribu, lai mēs satikamies tā un kaut ko nospēlētu kopā. Kā arī man uzreiz tik laba sajūta bija, kad man reiz ieteica, Āna, tu šodien labi izskaties. Es domāju, kā es izskatos, labi vai slikti? Nu, man it kā es pat izdomāju savu tēlu, tas it kā ala Jennifer Lopez. Annai nebija slikti, jā? Anna. Gribi manas domas? Tu esi spēcīgs konkurents, tas ir skaidrs, ja, bet, teiksim tā, kopsumā, lai, nu, pa tiem numuriem zinot jūs, nu, kas man palika atmiņā, tā nebija tu. Esmu daudz redzējusi visādas stīgas, nu, visu ko pieliek klāt, ja, tas viss ir ļoti labi. Nu, kas nu būs, un sāk Anna Dribas pirmā vieta. Šoreiz es tiešām biju priecīga. Jo es jūtu lielu atbildību. Jā, pirms koncerta es gribēju labi nodziedāt, es gribēju, lai patika cilvēkiem, un sanāca, ka cilvēkiem patika īstenībā. Man prieks par to.